Ar pozitīvām emocijām uzvarot pagājušā gada Gagārina kausa ieguvējus Sanktpēterburgas SKA komandu šodien Arēnā Rīga 18. februārī noslēdzās Rīgas Dinamo 8. kontinentālās hokeja līgas sezonu. Mēs veiksmīgi iesākām uzvarot Kazeņu Sekbars, mēs veiksmīgi noslēdzām uzvarot Sanktpēterburgas SKA. Lai arī šajā sezonā Rīgas Dinamo neturpina cīņu par 8. vietu, dārgie draugi, paskatieties paši, kas notiek pēc spēles. Rīgas Dinamo līdzjutēji tiekas ar mūsu komandu, novēl viņiem veiksmi jaunajā sezonā, ko darīsim arī mēs, un es aicinu darīt arī jūs. Varbūt ne tik ļoti nopeliet Rīgas Dinamo spēlētājus par parādīto, vai varbūt otrādāk par neparādīto sniegumu rezultāta ziņā šajā 8. sezonā, bet katrā spēlē viņi nāca gan šeit, Arēnas Rīga laukumā, jūsu priekšā spēlēt no pirmās līdz pēdējai minūtei, atdeva pēdējo sviedru lāsi, šad tad atdeva arī pēdējo izsisto zobu. Šajā pēdējā spēlē trauma, pārgriezta lūpa no pretinieka spēlētāja Slieces Mikam Indrašim, bet cerams, ka viss būs kārtībā un rētas sadzīs. Mēs lēnā garā sākam gatavoties jaunajai 9. sezonai, pats galvenais, lai Rīgas Dinamo līdzjutēji kopā ar jums būtu tikpat daudz un vēl vairāk jaunajā sezonā. Par lielu Dinamo! Šobrīd uz sarunu esam aicinājuši Rīgas Dinamo uzbrucēju Gintu Mēju. Lieliska uzvara, Ginta, lieliskas emocijas pēdējā spēlē, bet tīri personīgi priekš tevis un arī, ja tu vari pateikt komandas vārdā, vai tas prieks un gandarījums šādās te noslēdzošajās spēlēs ir, vai tomēr ir tas lielākais rūgtums par to, ka šodien bija pēdējā 8. sezonas spēle? Jā, protams, ka gribējās izbaudīt to play-off atmosfēru. Par to sezonu, protams, ka gandarījumu nav, bet vismaz pēdējās 2 spēlēs mēs čaļiem runājam, kad vajag nospēlēt priekš skatītājiem, priekš sevis, un vajag viņus vinēt. Protams, tas neatsver to visu sezonu. Tavuprāt, ja ir iespējams šobrīd nosaukt to lielāko, varbūt, neveiksmes iemeslu, vai kas nāk pirmais prātā? Nav tāds viens neveiksmes, mēs jau par to esam daudz runājuši, kad visāds kļūdas, un tas nav tikai viens iemesls. Veiksmi nākamajā sezonā un izbaudiet vēl šo vakaru kopā ar mūsu līdzstājiem. Lielas paldies tev! Tas bija Gints Mēja, kurš padalījās ar saviem iespaidiem par aizvadīto sezonu, par šo spēli. Jūs redzat, ka uz Arēnas Rīga ledus līdzjutēji, lai arī šī ir pēdējā spēle, nāk pūļiem, lai pateiktu paldies saviem favorītiem, saviem spēlētājiem, par kuriem viņi ir turējuši īkšķus, atdevuši savas balsis visas sezonas garumā. Mēs dzīvojam hokejā, mēs elpojam hokeju, mēs spēlējam hokeju un pats galvenais, ka mēs mīlam šo spēli. Iespējams, ka nākamajā sezonā mēs redzēsim jaunus spēlētājus, iespējams, ka no šī sastāva mēs kādu no mūsu spēlētājiem vairs neredzēsim, bet tas ir tikai un vienīgi normāli, ka spēlētāji nāk un iet. Sastāv tiek komplektēti no jaunas. Kāds būs jaunais sastāvs? To pagaidām nezina neviens. Noteikti zina komandas ģenerālmenedžeris, viņš arī komandas galvenais treneris Normunds Sējējs. Tā kā aicinu jūs arī šajā startsezonā, tad, kad mūsu izpildījumā hokejs netiks spēlēts, palikt kopā ar mums, interesēties, skatīties, sekot līdzi sociālajos tīklos, jo Dinamo jau nekur nepaliks. Pats galvenais, lai jūs nepaliekat, tad kļūstat arvien vairāk Rīgas Dinamo ģimene.